Vairāk kā 15 gadus mājas mūža nogalē sirmgalviem no visas Latvijas nodrošina pansionāts Madliena. Šobrīd tur uzturas 82 iemītnieki. Vēl krīzes gados regulāro ienākumu dēļ pensionāri uz laiku tika izņemti no iestādes. Šobrīd to nomainīs cita problēma, kas tieši atsaucas uz senioru labklājību un veselīgām vecumdienām. Cilvēki nāk tiešām jau ar ļoti ielaistām slimībām un reizēm ir tas jautājums, kad mēs redzam, ka faktiski uz mūsu darbu atsaucās tiešā veidā tie ietaupījumi, kas tiek veikti mūsu valstī veselības aizsardzības jomā, jo mums tiešām nākas saskarties ar saslimšanām un cilvēkiem, kuriem šeit īstenībā varbūt arī nevajadzētu atrasties, un viņiem vajadzētu atrasties slimnīcā stacionārā. Darbinieku apmācīšanu un jaunu attīstības iespēju meklēšanu pansionāta vadība min kā veiksmīgas darbības stūrakmeņus. No gada sākuma pansionāts piedāvā īpašu aprūpi nieru saslimšanas gadījumos. Regulāri notiek pieredzes apmaiņa ar ārvalstu kolēģiem un tiek turpināta sadarbība ar labdarības organizācijām. Pagājušajā gadā ar Rotary kluba atbalstu saņemtas vairākas mobilās gultas un arī šogad papildināts aprīkojuma klāsts. Mēs esam ieguvuši šos mobīlos klientu pacēlājus, un tādējādi atkal mēs esam uzlabojuši to pakalpojumu kvalitāti, ko mēs saviem klientiem dodam. Un arī mūsu darbiniekiem ir neizsakām vieglāk, veikt savu ikdienas darbu. Jo šie pacēlāji tagad ir katrā stāvā un atvieglo mūsu ikdienas darbu. Šobrīd no 82 klientiem mums 30 klienti ir tādi, kas ir kopiem, un tāpēc šīs iekārtas mums tiešām bija ļoti nepieciešams. Augušas elektroenerģijas, medikamentu un pārtikas cenas, bet valdības solītie uzlabojumi senioriem gājuši secen. Pansionātu uzturēšanas maksa visticamāk tuvākajā gadā netiks mainīta, bet ietaupījums, ja radīsies nepieciešamība, tiks atrasts. Dācis Tribotska, Zanda Treško, Ogres televīzija.